Tā, puiši meitenes, labu dienu, atkal visiem svētdienas diena, atkal jauns video. Pokaiņu mešs un kas tur Latvijas valsts meži. Nu, zēnu meitenes, jā, te dažas dienas atpakaļ bija kaut kāds īsais video, kur kaut kāda kundzīte gados kaut ko ar kladīti rokās, tur pa pokaiņu mežu skraida, kas viņai tur, kas tur, jā. Paskatījos apakšā 3, 4, 5 komentārus, jā, atkal kaut kādi gavriki, atkal tur tie komentētāji, nu, mudaki, nezinu, idioti, ne bezprāši, bezdievi, es nezinu, kā nosaukt tos džekus, jā, kas tur bija apakšā parakstījuši, jā, atkal, ko lai es labu par viņiem visiem pasaku? Latvijas valsts meži dara pareizas lietas, jā, tad es esmu perfekti nostājies viņu pusē, ja? Jo tāpēc, ka jāsaprot, ka tur tauta, pagātne, tas šis, kas sauksim īstajos vārdos, sātans, dēmoni, kults, sātana pielūgsmes vieta, mīļie cilvēki, bezdievji, latvieši ir bezdievji un iet uz elli, latvieši ir neglābta nācija, ja? Te arī sākās, tāpēc arī ir dziesmu svētki, pokaiņu meži, tāpēc arī ienāks Krievi, tāpēc arī ienāks pideras prezidents jums ir. Saprotiet, pokaiņi, viss sākās ar pokaiņiem un beidzās ar geju prezidentu un lesbieti premjerministri, kas drīz būs. Saprotiet? Atbilde ir visiem pokaiņiem. Tas ir sātans, tas ir kults, tā ir sātana un dēmonu, nezinu, pielūgsmes vieta, ja? Tur nav nekas no Jēzus Kristus, jūs jāsaprot, jā, latvieši ir grēcinieki un pagāni un kas un viss, jā. Tāpēc kādam par to ir jāstāsta, kādam par to ir jārunā, kādam par to ir, nezinu, jāatver mute un jāpasaka patiesība. Tāpēc puiši un meitenes, protams, kad es esmu par to, lai Latvijas valsts meži tur visu izdragā, sadragā kārtīgi, nobraukā ar pareiziem greideriem, par pareiziem tur, nezinu, akmeņu krāvumiem vai ko. Tā kā šī brīdī, lai nu tur kādreiz gadās, ka es tur, mani bijis tur Latvenergo darījis pāri un varētu tur viņiem pārmest, ka tie, man ir bijis kašķis un kipiši ar dažādām valsts institūcijām, ja? Bet šobrīd, ja ir runa par Latvijas valsts mežiem un pokaiņu kaut kādu šito sātanisko kulta vietu, tad, protams, zēnu meitenes ar vislielākiem buldozeriem nahren izzāģēt, izvest, iztirgot un to vietu tur nolīdzināt līdz ar zemi, lai nav, kā saka, kur latviešiem aiziet un atkal sātanu un velnu pielūgt. Saprotiet? Tā kā Latvijas valsts mežu man tāds uzsaukums ir, jo vairāk viņi tur izzāģēs un izārdīs un visu iznīcinās, jo, saprotiet, ja? It kā jau tas ir garīgs jautājums, jā, es saprotu, ka Latvijas valsts mežos tur grēcinieki un viss blā, jā, bet arī, šīs miesīgās, jeb fiziskās aktivitātes arī ir kādreiz vajadzīgas, ja? Un nebūs, kā saka, būs, teiksim tā, par vienu vietu mazāk, kur atkal iet un vellus un dēmonus atkal pielūgt latviešu bāleliņiem. Tā kā es esmu par to, lai tur finālā vēl, es nezinu, uzspridzina un ar napalmu kā Hitlers nodedzina visu.